centrālajā laukumā mums bija viena PSRS laiku būvēta ēka, kuru bija jādemontē, jo viņa bija traģiskā stāvoklī. Sākot demontāžu, mēs konstatējām, ka iekšā ir iemūrēta neliela, sena māla ķieģeļu māja. Tā pastētas māja, te ir mazs gabaliņš, kur ir vecais mūris, tur ir arka, tur bija durvis. Un viņa nāk līdz šai sienai, šī siena, tāda neliela. Es domāju, ka mēs visi nojauksim riņķī, kas neattiecās uz to veco gabaliņu. Šeit kaut kāds stūrīts. Mēs to veco atstāsim uz beigām, apstīsimies formu, kas ir. Varbūt tā var būt kāda nojumīta. Ilgi domājām ar arhitektiem, ko ar viņu iesākt. Vai tā varētu būt lapene. Bet viņa bija tik sabojāta, pieņems bija grūts, bet pareizs lēmums viņu nojaukt. Bet katru no tiem ķieģelīšiem mēs rūpīgi attīrījām un pārizmantojām pamat 8 ķieģeļu ēkām.